Forša izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Kā uz uguns zefīriņš uz iesma, tā visur mani pavadat mana ceļa dziesma. Kā lielu bluķi apēt maza liesma, tā rūpes aizdzen mana dziesma. Jā, zefīriņš jau būtu ļoti jauki. Tā gribās ēst. Pēdējo reizi ēdu laikam, kad biju 200 gadu senā pagātnē. Miltus. Tur varētu būt pilsēta. Gauja. Otrā daļa. Kad pie apvāršņa jau uzlēkusi saule, Bardaks turpina ceļu gar Gaujas krastu, tālāk līdz Sēsīm. Viņš esot dzirdējis, ka šeit dzīvojot daudz pīles un gulbji. Un ne tikai. Izrādās, ka sava māja esot gan tirgotājiem, gan princesēm. Starp citu, kaut kur netālu dzīvojot arī Harmonija. Savukārt Zābaks zinājis stāstīt, ka tieši Cēsīs iedzīvotāji reiz esot izdomājuši sarkanbaltsarkano karogu. Nu, nē. Nevar būt, ka es atkal esmu nonācis pagātnē. Labdien, jaunais cilvēks! Labdien! Kāds šobrīd ir Latvijas valsts prezidents? Šobrīd Edgars Rinkevičs. Edgars Rinkevičs. Es esmu mūsdienās. Es esmu mūsdienās. Protams, ka tu esi mūsdienās. Tu esi nonācis Cēsu pils, virtuves dārzā, kurš ir iekārtots tieši tā kā viduslaikos. Viduslaikos? Kas tas tāds? Tas bija pirms 500 gadiem. 500 gadiem. Vai arī viduslaiku dārzā audzēja ēdienu? Jā, protams, tikai mazliet atšķirīgāk kā mūsdienās. Tad jau droši vien frī kartupelīšu un nagetiem neaudzēja. Man liekas, puikas to zinās labāk. Puikās, ej! Hei! Čau, Barda! Hei! Čau, draugi! Čau! Nedod pieci! Draugi, man ir baigais jautājums. Vai šajā viduslaiku dārzā audzē frī kartupeļus? Nē. Un nagetiņus? Nē. Tajos laikos vēl kartupeļi nebija atceļojusi uz mūsu zemi, ēda to vietā vēl lāciņus. Lūdzu. Nē, nu. Ja uzbar frī garšvieliņu, droši vien garšo labi. Tāda garšviela vēl nebija izgudrota, tāpēc, lai ēdiens būtu garšīgāks, audzēja sīpols un ķiploks. Te, kur sīpols ļoti stiprs. Ķiploks. Sīpols. Ķiploks. Sīpols. Ķiploks. Sīpols. Sīpols. Ķiploks. Sīpols. Daudz ķiploku. Lielos. Te, mazos. Te. Rācenis. Bet eļļa cepšanai? Senajos laikos tā ir bijusi vairāk kā dārga luksusa prece, pieejama tikai bagātajiem. No kā eļu taisīja? No vairākiem augiem, no kaņepēm, arī no linsēklām, droši vien Ordeņpilī bija arī olīveļļa. Bet olīves tak šeit neaug. Ieveda no ārzemēm, no tālām zemēm. Kas ir tas par augu? Iedod man. Tas ir pastinaks. Izstāst pēc šķēpa gala. Vai viņu lika uz šķēpiem? Nē, viņš ir ļoti diētisks, ļoti garšīgs, ļoti maigs. Un kas tas tāds? Izstāst pēc mazām lēcām. Tieši tā, tās ir lēcas un tepat izauguši. Ko ar lācām dara? Var biezputru, liek klāt sautējumam. Sautējums? Jā, Bardaks noteikti ir izsalcis. Nē, es jau tā nemaz baigi neesmu izsalcis. Bet, protams, ja jau es esmu tādā viduslaiku dārzā, kaut ko jau laikam vajadzētu pagaršot. Barda gribi sīpolu? Tiešām? Tiešām. Un kas ir tas dzeltenais tur trauciņā? Tas ir sēklas gurķis. Tur sēklas iekšā.
To var ēst? Viņš sēklu dēļ pats nemaz nav garšīgs. Bet ja grib var pagaršot. Jā, pareizi. Pagaršo pats. Nē, vai mēs varam būt Bardaka paciemināt ar maizi? Noteikti. Kas tā vispār ir par maizi? Rupmaize? Nē, tā ir miežu karaša. Viņš ir pirmo gabaliņu. Tā, saimnieka dēls, pirmo gabaliņu. Kurš no jums ir pirmais? Es. Labi. Paldies. Nu, re. Var ēst? Tepat pilī cepta. Viduslaika krāsnī. Nu gan, ceļa vējam iegriežoties, Bardakam laiks doties. Lai iešana nebūtu tukšām rokām, draugi piepildīs pilnu grozu visādiem gardumiem. Bardak, mums tev ir dāvana, lūdzu. Vai, paldies, draugi. Nu ko, būsiet manā pusē atkal, nāciet ciemos uz bērniņiem, un es jūs noteikti ar kaut ko garšīgu Jā, paceļāšu. nedod 5. Nedod 5, nedod 5, nedod 5. Visu kreisu, draugi. Atā! Atā, Bardak! Bardak, ja tu meklē gauju, tad gauja ir uz otru pusi. Protams, es tikai pārbaudīju, vai jūs zināt, kur ir gauja. Uz to pusi. Visu kreisu. Cēsis atrodas gandrīz pašā Nacionālā parka viducī, bet zemāk pa straumei mēs nonākam Līgatnē. Reiz te gājis Sprīdītis, tepat arī pārceltuve, ko virza upes spēks. Cilvēki laivās, piestāj, te kaut kam ir jābūt. Hei, pamāsim pārcēlāju, veiksmi darbā! Uz uguns zefīriņš uz iesma. Ha! Pīle! Ha! Nav neviena. Nu labi. Kas tad tas? Tālumā kalns un kalnā milzīga ala. Trakie! Vai nemaz nav bail? No kā? Tiem dzīvniekiem, ja var izrakt tik lielu alu, tad tiem noteikti jābūt lieliem un nikniem dzīvniekiem. Dēļ tās alas ir rakuši cilvēki, nevis dzīvnieki. Alu cilvēki? Pagrabu cilvēki. Senos laikos cilvēki glabāja pārtiku alās, jo nebija tādu leduskapi. Tu gribi teikt, ka cilvēki raka tādas salas un izmantoja to kā pagrabus, kur uzglabāja pārtiku? Tieši tā. Man ir daži rāceņi no viduslaiku dārza, un ja nu man vēlreiz gadītos iet gar gauju un ļoti sagribās ēst, es varbūt varētu šos rāceņus paslēpt kādā no alu pagrabiem. Varam mēģināt. Au. Un izvēlēties ir ko. Kopumā Līgatnē atrodamas vairāk kā 300 pagrabu alas un alu sistēmas. Ciet, šeit slēdzene. Jā. Šeit arī slēdzene. Šeit arī slēdzene. Jā, arī ciet. Diezgan vēss, ne? Šis? Vaļā! Kā jūs domājat, es varētu atstāt savus rāceņus? Vai cik te dzestras? Patīkami! Tā, noliksim te. Tā rāceņi. Neskumstiet, nevīstiet. Būšu atpakaļ. Nu labi. Paldies, draugi. Man nu jādodas ir tālāk. Nedod 5. Nedod 5. Visu kreisu. Visu kreisu. Pieskatiet manus rāciņus, ja? Jā. Atā! Tā. Stikšanos! Atā. Jā, atā. Tālumā jau smaršo jūra. Pēdējie upes līkloči un būsim Carnikavā, kur mēģu esot cik uziet. Bet kuru gan tagad interesē mēģi?
kājas jau ķeras, bet līdz Rīgai vēl tik iet un iet. Bardaks ir noguris. Bardak, tas tu? Jā, čau, draugi. Bardak, vai tev viss kārtībā? Jā, nē, protams, nē, viss ir labi. Es vienkārši tik ļoti gribu mājās. Kāpēc tu neej mājās? Es eju gan, jau 3 dienas es eju. Es sāku ceļu no paša Gaujas sākuma. Tad es ciemojos skolā, tad es paliku pa nakti ārā. Es pat ēdu viduslaiku dārzā, un pēc tam es pat noglabāju pārtiku alu pagrabā, iedomājies? Tagad es vienkārši ļoti, ļoti gribu uz mājām, uz saviem bērniņiem. Bardak, tu taču dzīvo Rīgā, vai ne? Jā, dzīvoju gan. Mēs uz Rīgu braucam ar vilcienu. Tas ļoti ātri. Vai es neesmu viens muļķedesa? Vilciens, pareizi. Un es neiedomājos. Es jau sen būtu nokļuvis mājās. Bet tad nebūtu piedzīvojumi. Tev taisnība, draugs. Piedzīvojumi gan bija daudz un dikti. Ziniet ko? Laižam šīs dienas pēdējā piedzīvojumā. Kur? Uz dzelzceļa staciju. Mēs jau parādīsim, kur tā ir. Rādiet ceļu. Nē, netrīkst. Varbūt drīkst. Nē, netrīkst. Nē, varbūt ielaidīs. Par ko jūs strīdaties? Vai ar tādu puļķi var kāpt vilcienā? Jā, tam ir diezgan azs gals, un vilcienā es nejauši kādu ar to varu savainot. Ziniet ko? Es to uzdāvināšu jums. Un tad, kad nokļūšu savos bērniņos, es pagatavošu jaunu. Kas tas vispār ir? Tas? Tas ir atkritumu vācamais koks. Ar to vāc atkritumus, kad dodies ceļā kaut kur dabā. Piemēram, skatieties. Maisā iekšā, ar plecu. Un var doties tālāk. Parādi. To darētu iznest. Bet sašķirosim kārtīgi, kā pienāks, vai ne? Jā. Kurums, plasmas, papīrs, Plasmas šeit mazīs. Jā, šeko. Mums vēl papīri. Jā. Stikls. Tas ir depozīts. To mēs padarām. Jūs atdies arī esam dabūt čeku, ar ko var kaut ko nopirkt. Jā, kaut ko garšīgu. Nu ko, draugi, esam stacijā. Paldies, ka parādījāt ceļu. Tā, šis jums. Paldies. Šis arī jums. Nodosiet Paldies. Tarumātā. Būsiet Rīgā, nāciet ciemos pie manis uz bērniņiem, un es jūs sagaidīšu un pacienāšu kaut ko garšīgu. Un, protams, neaizmirstiet skatīties Bārdaks bērniņos! Jā. Jā. Arī, ko jau celsās. Nedod 5, nedod 5, nedod 5. Čau, tiekamies. Un neaizmirstiet rūpēties par manu kociņu, ja? Viņam vislabāk garšo plastmasas maisiņi. Atcerēsties? Jā. Atā! Atā. Nākamā pietura Garupe. Raidījums visiem jums. Bārdaks bērniņos. LTV1 Nelsas bērnu stabā.